Spēja turpināt paklausību pēc Ramadāna. Tas, kurš gavē Ramadānu un pēc tam pievienos 6 dienas šauvalā, ir kā gavējis visu gadu. Pravietis to paskaidroja, kas gavē Ramadānu, tas ir kā 10 mēneši. Un 6 dienu gavēnis pēc svētkiem, tas ir pilns gada gavēnis. Tādējādi tiek kompensēti trūkumi obligātajā gavēnī. Tiesas dienā brīvprātīgie darbi papildinās to, kas trūka pienākumos. Noteikumi un svarīgi punkti par 6 dienu gavēni. Drīkst sākt no 2. šauvala dienas, jo dienā gavēt ir aizliegts. Šīs 6 dienas var gavēt jebkurā šauvala laikā, labāk neatlikt. Var gavēt secīgi vai ar pārtraukumiem, abi veidi ir pieļaujami. Ja ir jāatgūst Ramadāna dienas, ieteicams to darīt pēc iespējas ātrāk. Ieteicams vispirms izpildīt nokavēto gavēni, un tikai tad gavēt 6 šauvala dienas. Nav pareizi apvienot nodomu vienā gavēnī starp Ramadāna kompensāciju un šauvala 6 dienām. Taču drīkst apvienot baltās dienas, mēneša 13., 14., 15. ar šauvala gavēni. Laulības svētība šauvalā ir uzskatāms par svētīgu laulāties šauvalā. Āeša, lai Allahs ir ar viņu apmierināts, teica: Pravietis mani apprecēja šauvalā un dzīvoja ar mani kopā šauvalā, un kura no pravieša sievām bija viņam tuvāka par mani. Noslēgums: centies turpināt pielūgsmi Ramadānā, šauvalā un visās dienās. Al-Hasans al-Basrī teica: Allahs nav noteicis ticīgā darbam robežu, izņemot nāvi. Un viņš lasīja un pielūdza savu kungu, līdz pie tevis nāk pārliecība, nāve.